Darbojas, jā. Jā, darbojas. Man sauc Sigita. Kāpēc 4 vai ar ko iesākt? Nu, kāpēc tu vispār skrien? Kas ir, no kuras Latvijas puses tu esi, vai tas ir no realitātes, vai no citas planētas? Es jau vienmēr saku, ka kurzemnieki ir tie labākie, un es arī esmu kurzemniece, tā kā piedzimu Rīgā, bet tā kā padomu laikos vecākus sūtīja strādāt kaut kur, tur, kur ir vajadzīgs tās darba rokas, tad nokļuvu Saldu gada vecumā, un Saldu arī pagāja viss tā apzinātā bērnība, skolas gadi, un tāpēc tā kurzeme vienmēr ir sirdī. Mēs jau ar vīru smējamies, mums ir kurzem vai vidzem, mēs Latgali un Zemgali kaut kā ignorējam visos ceļojumos un braucienos. Un sāku skriet es 2008. Gadā, jā, ar pirmo piečuku Rīgas maratonā, knapi tik līdz galam, jā. Un tad tā pamazām tie ultramaratoni pienāca 14. gadā, pirmais bija. Ultramaratons. Pirmais ultramaratons bija 14. gadā, bet tas arī bija tāds... Kurā vietā un cik gara distance? Tas bija Igaunijā, bet tur bija interesanti. Tur bija kā minimums jānoskrien 42, un pēc tam tu varēji katrā nākamajā aplī, kurš bija 6 km garš, tu varēji tā kā likt punktu. Bet varēji turpināt. Līdz ar to tu varēji likt punktu pie 48, pie 4, 60. Un tā es pamazām tur skrienu, vēl vienu, var taču vēl vienu. Un tad kaut kādā brīdī es uzzināju, ka es esmu 3. vietā no sievietēm, un tad jau bija āķis lūpā, tad vajadzēja tos visus sapņus noskriet, jā, un tas bija tas pirmais. Jā, un cik ir, vismaz tautā runā, kad arī ir bijis ārpus Latvijas tādi pasaules slaveni skrējieni? Domā, Spartatlons? Jā. Jā, ir bijis Spartatlons. Kas tas tāds ir un kas tas pa formātu un kā tu var nokļūt, varbūt īsumā? Spartatlons ir ar vēsturisku piešpicu tāds skrējiens, to vēsturi es tā baigi precīzi neatceros, bet tur tas feidepīts kaut kur, tur senajos grieķu laikos kaut kur skrēja, kaut kādu ziņu nesa un tur atkal skrēja atpakaļ un beigās nomira. Un tad... Tad ir tā, ka ja finišē, tad jāmirst vai jādzīvo tālāk? Apmēram. Un tad, ja nemaldos, Briti, kurā tur pirms 30 gadiem varbūt, jā, izdomāja, ka vajag pārbaudīt, vai vispār no Atēnām uz Spartu 36 stundās, kā feidepīts tajos vēsturiskajos laikos, vai tā vispār var to kāds iespēja tur noskriet. Tie ir 246 kilometri. Briti pārbaudīja, izdevās, un tad tur sāka organizēt sacensības. Lai tur nokļūtu, ir jāizpilda kvalifikācija. Piemēram, es varētu piedalīties loterijā uz Spartatlonu, ja es tavā pasākumā noskrietu 170 kilometrus. Tad es varētu pretendēt uz loteriju. Tā kā tu stipri vairāk? Jā, bet ja pieliek klāt 25% pie tiem 170, tad var dabūt automātisko biļeti, un tas bija viens no maniem plāniem tavā pasākumā. Tad ir mūsu pasākumā. Jā, būs. Un tāpēc es tajā, kurā gadā es jau neatceros, 19. noskrēju pirmoreiz to Spartatlonu, paskatījos, kas tas ir. Gāja diezgan grūti. Līdz finišam tu tiki. Līdz finišam es tiku. Es arī iekļāvos tajās 36 stundās, jo savādāk jau tur, viss jau man noņemt no trases. Un tagad man ir tā iespēja aizbraukt otrais un varbūt izdarīt to labāk. Protams, jā. Labi, Sigita, tālāk. Labdien visiem, mani sauc Ritors, es esmu no Valmieras. Kā es iesāku skriet, droši vien jautājums, jā. Tur ir pateicoties krustāvam, kurš 83. gadā, 8 gadu vecumā, un aizvedu uz Kuldīgu sacensībām. Tur bija 6 kilometri, jā. Tos man bez kādiem treniņiem, tur 8 gadu vecumā, par kādu treniņu, reāli tos pieveicu, un pēc nedēļas bija apkārt Veidavas ezeram, tas ir Valmieras novadā, tur bija 11, tur tos noskrēja. Bet, baigi aktīvi netrenējās, arī soļojās, sporta soļošana bišķi nodarbojās, un tā es ar skraidīju vienu laiku. Un īstenībā es mums nenoskrēju pirmo maratonu, reāli arī noskrēju pirmo ultru, jo tagad Matīs Nozē, ja jaunāks pa 18 nelaiž klātiem, ja startam kā arī Valmierā.
no reāli tas jau ir tālajā 92. gadā. Man bija līdz 17 gadiem palika, man liekas, kaut kāds 10 dienas vai 8, lai paliktu. Un es startēju Rīgu Valmieru, tur bija jaunākais dalībnieks un izdevās to distanci pieveikt 14 stundās 55 minūtēs. Labs rezultāts. Ļoti labs rezultāts. Un apavu nebija super, bija tādi rekordļi, kas tajās laikos atcerās. Tāda brīnuma apavu bija, tie bija izturīgākie. Zola palika? Zola palika, jā. Izturēja. Bet 93. gadā Zola vairs neizturēja citiem apaviem. Un striķīši? Arī turēja. Jā, tās bija tās problēmas tajos gados. Jā, un dzirdināšanas punkti, man liekas, ka 3 vietās bija, jā, pateicoties, jā, tur pie Valmieras vēl tur bija tāds, pie Vaidavas. Jānis Dainis. Jā, nu viņš bija uzlicis, jā, tur skrien garām, tur Ceigalā ir tur glikozīt un ūdentiņš, tur padzeries, jā. Bet, nu, tur bija beigais plus, ka tajos laikos tā satiksme nebija, vai ne, tik liela, un tas bija arī daudzreiz drošāks skriets, jo šobrīd ir diezgan bīstam reāli, tie pēdējie gadi, cik man skriet ir, jā, nu tad. Bet tavs pats tās mīļākās distances ir kāds? Nu, principā jau prioritāte man ir klasiskais maratons 42 km, jā, nu, tie man ir šobrīd savāk 90, sapnis ir dzīvē sasniegt tomēr tos 100. Bet, nu, ultras, jā, nu, ultras. Iespaidīgi. Nu, ultras tā, jā, īstenībā ultras, īstenībā, jā, nu, sanāk 2014. gadā, jā, tad es Latvijas čempionātā 100 km višķos izcīnīju 3. vietu. Bet tā baigi daudz man ultras nav, izņemot Rīgu Valmieru, cik tur 5 reizes 12 stundas pareizi vienreiz ir paprovērts. Bet, nu, sapnis par 24 stundām ir bijis diezgan ilgs gads, jā. Un tagad nejauši parādoties tajā reklāmai, uzreiz uztikšanai samaksāja, lai ilgi nedomātu reāli. Un to piepildīju beidzot. Galvenais mērķis bija līdz galam tikt. Jā, un 24-nieki, cik tev ir 24 stundu skrējieni? Nē, tas te bija pirmais. Tā bija debīta. Pirmais? Jā, wow. Tā kā nebija tā. Pirmais skrējiens un uzreiz čempions? Nu, tā saka, šoreiz tā sagāja. Nekas nenotiek tāpat tur bez tā sagatavotības, tādā karstumā skriet tur citi, kas bija uz papīra čempioni, tie arī palika uz papīra čempioni. Jā, es to sapratu, ka galvenie favorītam tur nesagāja šajā reizē. Man sagāja, vai ne? Tāpēc, ka man laikā es varēju mierīgi to darīt, vai ne? Un man nebija satraukums, man kaut kādu kilometru jāpārspēj, vai kas mans bija tas mērķis, tas 24 stundas izturēt. Labi. Tagad varētu mazliet varbūt tuvāk Sigit pastāstīt par to gatavošanos, kāpēc un cik viegli bija pieņemt lēmumu startēt Rojas 24 stundu skrējienā. Patiesībā es to lēmumu startēt, es tā diezgan novilku, ja tā teikt, jo es redzēju, ka ir tāds pasākums, bet, nu, 24 stundas tu nav tāds, ka tu tā ātri un viegli, es nezinu, kā arī tur tu ātri uzreiz fiks pieteiciet. Man jā, bija tā, cik vienkārši bija, viņš uzreiz hop un ir. Es tā kaut kā, nu, tā ar tādu pietāti pret to tām 24. Nu, tā ik pa laikam palasa apdomāju, man bija tā kā februārī Kanārijas salās garāks skrējiens, tā kā līdz ar to es to gada pirmo pusi koncentrējos uz to taku skrējienu. Tas bija takas? Jā, tas bija takas skrējiens pāri Gran Kanārijas salai 130 aptuveni. Pa kalniem augšā, lejā, pa taciņām, par akmeņiem. Jā, 6000 augstumetri, ja kāds var saprast, ko tas nozīmē. Jā, un tāpēc tas gada sākums pagāja, lai gatavotos tam. Un atbrauc atpakaļ un sapratu, ka forma jau tā kā ir laba, ir gana treniņos laiks pavadīts, un atkal tas datums, tā reklāma tur parādās, un punktu pielikt tas, ka sakrit ar manu dzimšanas dienu patiesībā. Es domāju, ko tur svinēt citur, jo svinēt Rojas stāvi, vai ne? Jā, un tik daudz tavu sveicēju, jā, ar kuriem tu kopā, un viņiem parādīja, ka jubilāri ir ne jau tā švakākā. Jā, nu kā, cits aiziet uz klubu tur līdz rīta gaismai nodejā un vēl ar alkoholu, un te var vienkārši noballēt. Un tāpēc visiem, kas man prasīja, kuras kā svinēšu, teicu, lai brauc uz Rojas stadionu. Un tas laikam, jā, ka tas sakrit kopā, un es laikam martā tā pieņēmu lēmumu, ka es tā kā piedalīšos. Bet, reģistrācija jau martā nebija vēl. Bet reklāma jau bija.
Jā, reklāma bija, bet tu reģistrācija. vēl nebija reģistrējusies. Nē, reģistrācija bija krietni vēlāk. Es tik tā lēnām tā sev iebaroju to domu, ka jā, un pateicu arī trenerim, ka varētu, lai viņš jau sāk skatīties to man treniņu plānu iegriezt tajā pareizajā virzienā. Un tā. Jā, un tā balīte, kas bija stadionā, tur arī tev meitenes līdzjutējs bija atbraukuši un kārtīgi iegriez. Vai tas tev palīdzēja vai traucētais no pirms starta, kad izsit varbūt no domām, no ritma, no gatavošanās draudzienes, kad atbrauc visiem plakātiem un uzšauj tur kārtīgi troksni tur pa stadionu? Zini kā, es jau no rīta diezgan mērķiecīgi izslēdzu internetu un telefonu neskatījos, lai neatņem man enerģiju lasīt apsveikumus, un tā es arī ieliku publisku ziņu Facebookā, ka es paskriešu, un tad es atbildēšu apsveicējiem, un draudzenes jau man pazīst gadiem, un viņi zina, ka es, ko es tā kā, vai tas man traucēs vai netraucēs, tāpēc viņas fiks man apsveic, atļauj gulēt kājas gaisā vēl pirms starta, un tur netraucēja man. Jā, un tās konkurences, kas bija, tur arī skaties līdzi, un neskaties, kas tur startēs, nestartēs, tas te uztraukumu rada, vai kādas bažas pa sevi un pa pārējiem dalībniekiem? Nē, es starta sarakstus zinu. Es zinu, kas ir starta sarakstā par meitenēm, un cik viņas ir stipras, to jau var redzēt, kādos startos viņas iepriekš ir startējušas. Bet tu papēti tāpat, ja? Es papētu, bet tajā brīdī, kad ir starta šāviens, vismaz šogad man izdevās tā, ka es skrienu savas sacensības. Es neskatos uz citām meitenēm vismaz sākumā. Ko tur 24 stundas ir jāskrien, kāda jēga skatīties, kur sākumā tās manas konkurences ir. To jau tā kā uz beigām varbūt. Un tad jau, jā, jo es jau pats zināju, kādu rezultātu es gribu noskriet, un līdz ar to man ir jācīnās ar sevi. Tā. Skaidrs, jā. Un jau rītvaram kā bija, kad, labi, tagad jau pašā sākumā pateici, pieteicies, un tas viss process līdz nonākšanai līdz startam, kāds tev bija un ko tu darīji, kam tu pievērsi uzmanību? Man jau prioritāte bija ziemas periodā vēl vecmeistariem Eiropas čempionāts Polijā, soļošana tieši, un līdz ar to es tam it kā vairāk gatavojos, un pēc tam es pārslēdzos tieši uz skriešanu, tad man tas mērķītiem un skrietos maratons, bet tad kaut kā aizsilos, kā saka, un sāku baigie kilometru krāties uz nedēļu, un pēdējās tās 4-5 nedēļas pirms, tā tīri normāli saskrēja pa nedēļu. Cik tas ir normāli? Sākot no 180 līdz 208 nedēļā. Tāpēc es vienkārši klausoties dažas intervijas pirms tam, vai ne tur YouTube'os un visādās podkāstos, paklausos, ka tie lielmeistari skrējuši Latvijas tās dāmas un kungi. Es domāju, ka viņi melo, reāli 130, 140 nedēļā, es domāju, tas ir nereāli. Pēc tam noskatās no 24 stundas. Jā, tas ir diezgan 180 km dienā, tas ir nedēļā. Jā, tas jau būtu. Jā, tas ir. Tas ir nereāli. Nē, es tur aizdomājos tā uzreiz tām dienām rēķinot. Tas ir diezgan. Bet, cik es saprotu, tad jums abiem diviem sports nav pamatnodarbošanās. Nē, es ikdienā strādāju. Tāpēc ziemā es nebraucu ar mašīnu uz darbu. Par ko darba kolēģi, protams, arī citreiz tā kā pārmet, vai ne, kad es baigo naudu iekrājot, bet viņi jau nesaprot, ka apavu maksā, cimdu maksā un visu pārējais, un ka es reāli ar nosalst un salīst. Uz darbu es ziemā skrienu, 4 no rīta es ceļos, es aizskrienu uz darbu mugursomu, paēdu brokas, nostrādāju 8 stundas, mugursomu plecos un skrienu apakaļ treniņu, vai es ieskrienu mājā nolieku un veicu soļošanas treniņu, vai visu mugursomu liešu to, ko man vajag nobliest. Un cik tas ir katru dienu turp atpakaļ kilometru? Nē, līdz darbam nav trakti, tie ir 7 kilometri. Bet pēc darba pēc darba, protams, tiek skriets vairāk, ka tad ir 7, tas jau tāds bērnās līmenis. Jā, lūk tā. Tā mēs arī līdz tam 24 stundām varam aizšķibināt. Ok, tagad tu nolēmi, ka startēsi 180-200 km nedēļā. Un cik mēneši tev tāds bija režīms? Nē, tas bija pēdējās 5 nedēļas tās. Pirms tam es saku, ka man martā tas čempionāts beidzās Polijā.
pēc Polijas atbraucot, tad tā kā vairāk pieslēdzās jau tiem kilometrāžiem. Tur tomēr bija, jā, nu, prioritāte soļošana, tieši sporta soļošana, un līdz ar to tur bija īsāks distances, bet, nu, kilometrāži bija, tur vajadzēja bišķi tempu. Nu. Jā, un tagad par tiem sportistiem tu arī seko līdzi vai neseko? Sigit tur cītīgi pačeko, apskatās, kas tur būs, kas tur nebūs, saliek savus plānus, neskatās uz viņiem, kā tev ir ar tiem konkurentiem? Nē, es tur pēdējās nedēļās iečikoju, nu, tur jau es tā plus mīnus jau zināju dažs cilvēks, vai ne, kas varētu tur labi noskriet un dažs rezultāts es zināju, bet tā kā es pats biju, nu, reāli iesācēju šajā distancē, vai ne, tad, nu, man viss bija paredzēts pārbaudīt pirmā reizē, kā būs, kā vairāk satrauc to, kā uzvedīsies vēders un neēdināšanas un viss šitās problēmas. Ok, tagad notiek starts šāviens un ritors aiziet. Kas notiek tālāk? Kas notiek tālāk? Nu, es vienkārši ieskrienu savā tempiņā un mauci skatos, ka daži vēl trakāk skrien nekā es, vai ne? Protams, mans skriešanas stils ir atgādīgi, ka drīz vien es būšu kiet diktu, vai ne? Nu, beigts. Bet, nu, tas ir normāli, es tā skrienu, nu, reāli. Daudz skrēja, domā, ka es esmu baigais soļotājs, un soļotāji kā domā, ka es esmu skrējējis. Nu, es pa visiem lietām darbojos. Un 15. bija starts, tā tad jau kārtīgi uzkarsus diena, tveice, viss. Kā ir to apli noskrien un turpat ir galdiņš, turpat ir atpūta. Nevar pie tā galdiņa, pie tās atpūtas tā regulāri pasēdēt vai ko, vai ir tā, ka tikai riņķo pa to distanci kilometrus 234 metri? Nu, reāli nē, nu, no sākuma nē, man jau suports likt no sākuma baigi daudz to dzert un ēst, vai ne, iz ar to, bet, kad man suports pamet 2:00 naktīm un kā izstāstīja, kas katrā vietā atrodas, protams, es no kratīga galva, ka viss saprot. Bet no rīta, tā kā bija sarūdis vai nedaudz, ko es iedzēru un sasklāps, es sapratu, ka nevēl nezinu, kas atrodas. Un tad, nu, tur bija, protams, piedzīvojumi. Bet 15. sākās starts, tad ir nakts. Tavs mīļākais tas posms pa 24 stundām, kurš ir tāds, kad ar kaifu skrien, un ir droši vien kā tāds posms, kuru ar grūtībām tu skrēji. Nu, ja tev šis ir pirmais starts, cik saprot, jā? Jā, 24. pirmais, jā. Nu, kaifu, es līdz rītam es ķēru kaifu, reāli. Līdz kaut kādiem 9 rītā stabili bija, okei, viss bija. Protams, bija problēmas, kad ar vēderu tur vai ne, bet, nu, tad, kad jau atkal normalizējās pa brīžiem, tad jau bija forši un bija lūzījumi brīži, protams, ka salūst cilvēks vai ne, bet, nu, viņš atkal normāli ieēd kaut ko, tur kaut kāds auglīšs, nu, lai kilometrāži iet, tad es brīžiem tur tos augus ņēmu tā kā rokās un pagāju, paēd, un pusdistancē jau tā kā, nu, noietē aplī jau atkal sāc skriet. Tāds eksperiments bija saldējumu, un es uzprasīju suports, lai, nu, tā kā saldējumu atnes, nemaldos, 6 bija, jā, no 6 vakarā, jā. Nu, man attaisīja vaļā, bet es tik spēcīgi saspiedu, ka viņš man pa otru pusi sāk līt ārā, un tad es kaut kā mocīju, un tad rokas lipa, bet, nu, labi, ka tas aplis ir tik izdevīgs, vai ne, 1,2, jā, un, nu, tad līdz ar to es varu rokas ātrāk nomazgāt un nav lipīgs, bet, nu, man tas saldējums bija jāpieveic apli laikā, un tas arī izdevās, jā. Nu, un no rīt teici, ka 9 lūziens nāca, jā? Nē, līdz 9 ir ok, un pēc tam ir tur tāds, tā kā it kā tas pagrums ir, bet, nu, tev, tā kā es tur pats dabīju darboties ar to dzirdināšanu, līdz ar to nebija laika to domāt vajag katru lūdzu, bet, nu, man bija, es sapratu, ka no 11 būs visgrūtāk, ka būs tā saule tieši tā tveic, un tas man tā vairāk satrauc. Bet tas stūrīts, kas bija uz vienas ielas stūri, kur no mājas tur dušiņu deva, tas palīdzēja vai nepalīdzēja? Nu, viņi jau man gribēja liet jau pirmajā vakarā virsū, bet es teicu, un pirmajā vakarā ne, tā kā es gribu bišķi svaigāks vēl izskatīties, lai nav tik slapš, vai ne? Un es saku, atstāj to ūdeni otrajā dienā, jo ūdens jau tāpat tādu bišķi kā maksā. Bet nav tā, ka uzgāž to ūdeni virsū un pēc tam viss aiztiek uz botām un zeķes un beržās un rīvējās un viss tās vietas, kas ir padus un kur ir drēbis un tās vīlītes. Nebija tāda problēma ar to? Nu, problēma bija šķitiņa. Nē, es pats vairāk biju salējies. Es savā punktā visu laiku salējos ar ūdeni. Es zināju, ko tur vajag vai nebija. Bija kājstarpēm problēma. Tur ir nāca palīgā teips, jo tur vazelīns vairs nepalīdzēja. Tur bija jānoteipo, lai nebežd liek. Viss. Nu, nebija šoreiz, un es pat brīnījos īstenībā, tur reāli tāds viens nakts tāds čābīgāks bija, pēc tam es jau bailēm vilku tos apels nosēs, domāju, zin kā pieredze, ka tur 3-4 nāk pazūt vai ne, bet, nu, bet ir ok šoreiz. Viss palika? Jā, nu, īstenībā viss, jā. Nu, veiksmīgs pirmais starts 24 stundās. Jā, pirmā baigi veiksmīgā tā pieredze, nebija tā, ka uzreiz pateikt, ka tas nekad mūžā nebūs. Nu, es zinu, ka tas būs vēl.
čempionu gods būs jāaizstāv droši vien nākošajā. Jā, to darīs. Un cik nu aizstāvēs, bet nu, tur vienkārši savs mērķis, ne pieveikt to distanci. Ok, labi, Sigit. Tagad tu esi tikus līdz meitenēm savām. Meitenes tev tur sabušo, pasniedz ziedus, atļauj kājas gaisā pagulēt un notiek starts. Kas notiek tālāk? Tā, notiek starts, jā. Atceros, ka nevar startu pārķert, ir jāskrien lēni un mierīgi, tā arī daru. Un pirmie apli paiet patiesībā tā iztaustot to savas sajūtas. Vai man kaut kas neberž, vai bota nav par cieši sasieta, vai cepura nespiež. Nu, vienkārši tā skrien un domā, vai viss ir labi, un saprot, ka viss ir labi, nu nav pie kā piekasīties. Tad, jā, es pulkstenī, kur var redzēt gan laiku, gan kilometrus, es to ekrānu pārspiedu prom, jo, nu, ko es tur skatīšos pirmajās stundās, cik vēl jāskrien, vai arī cik kilometri ir pagājuši. Es uzliku, laikam, lai man rāda pulsu, un kaut ko vēl, es parasto pulksteni uzliku, jā. Un nemaz neskaties, cik ātri kilometrs paskrien? Tad, kad nopīgs, tad, protams, uzmet aci, bet tur viss bija labi, nekādas pārķeršanas nebija. Un tad jau bija, pulkstenis 3 jau bija augstākā gaisa temperatūra tajā dienā, un man bija tāda speciālā cepura, kur aizmugurē ir tādas leduskabatas, kur var aizlikt ledus gabaliņus. Un bija jau ledus iepirkts pamatīgi, laikam maksimā mēs tur iebraucām. Tur bija populārākā vieta, bija pie saldētavas. Man liekas, ka pārdevējs bija izbrīnīts, ka viss pērk ledus maisus un krāmē ledu. Un tā kā pirmajā dienā mēs paņēmām 9 puskilogramīgās pakas ar ledu, jo vairāk tajā ledus somā neiegāja. Es jau gribēju vēl 10 iespiest, bet nu neiegāja. Un tad jau īsi vien pēc starta jau es sāku ar to ledu tur darīties. Visu laiku? Principā stundas, es pat nezinu, līdz vakaram, jā, jo es laikam gribējās tādu svaigumu un vēsumu sajūtu, un tur ar tiem lediem var tāda ņemšanās patiesībā. Es, kā lai viņas aizlikt, man ir viņi jāsakrāmē, man iedod atbalstītāji tādā krūzītē tos ledus gabals, pie tās telts. Tad es skrienu, no tās krūzītes, viņas sakrāmēju katrā pusē kādus 3 klucīšus. Tad atlikušo es apmazgāju seju un to krūzīti nometu nost, kur aiziet pēc tam savākt. Un tad es skrienu, tad es viņus tur taustu, kā viņi tur jau ir pakusuši. Ja ir bišķi pakusi, tad es kādu aizbāžu arī aiz pieres, jo pierai arī vajag vēsmiņu. Principā tur tāda, ko tur cita domā, tu ņemies ap tiem ledus gabaliem, vesels pāris apļus. Kustina kājas un viss notiek. Jā. Un tā. Tas grūtākais posms, kas bija no 24 stundām visām? Man droši vien tas, kad es sāku prasīties, ka es gribu pagulēt. Un tas bija tāds manējiem tāds šoka moments. Bet, ja atgriežamies pie tā Spartatlona, tur man arī bija tāds moments, kad es teicu, ka es gribu tagad pagulēt. 10 minūtītes, pamēģināt pagulēt. Spartatlonā man neizdevās. Es nolikos slīpi, un vai tas adrenalīns vai kājas pulsē, tā, ka saprot, nav jēga gulēt tās 10 minūtes, nekas tur nenotiks. Bet šoreiz bija kaut kāda mistika. Man liekas, ka es aizmigu uz 8 minūtēm. Un varbūt, ka pat es nezinu, kas tur notika, bet es piecēlos, apēdu tādu speciāli, ir tāda sporta uzturs, sporta želeja, kurā ir klāt kofeīns. Es apēdu to želeju, izdzēru puskrūzīti kafijas, un tas notika īsti pirms 12 stundas, tā tīri pusdistancē. Un pēc tam es vienkārši aizskrēju, tā kā... Aizlidoju. Es reāli aizlidoju, jā. Un es lidoju kādu stundu tādā ātrumā, kurš man likās ir daudz par ātru, priekš tā brīža. Bet tad atceros, ka man treneris bija teicis, ka der pamainīt ātrumu, jo tad muskuļi pamainās. Tā kā... Un es tiešām to izjūtu, ka kaut kā muskuļi arī tur pamainās un ir reāli labāka sajūta. Tā kā... Nav nekāds noslēpums, ka tu no Latvijas čempionāta esi pirmā. Arī Ritvaram aizgāja garām. Tas bija tas moments, kad
to kafiju, to želēju iemauc, jā, un tad tā kā bulta aiznesies. Nē. Kurā momentā tu Ritoru noķēri un aizgāja viņam garām, ka Ritors tev pat nemaz klāt netika? Nē, Ritors tika klāt. Mēs tur, man tā liekas, tas jau bija no rīta puses, man liekas, jā. Un mēs tur ilgu laiku, man tā liekas, tajā vienā aplī arī kādu laiku padzīvojāmies. Mēs tur... Pastāstāt, tā bija divi, kā jūs tur dzīvojāt un kas tur notika, kas notika Sigits galvā un kas notika Ritora galvā, ka Ritoram aiziet Sigit garām un kā to visu var, panest un kas tur notiek jums abiem diviem izstāstāt? Man atbalsts teica, ka es drīz varētu noķert pirmo Latvijas vīrieti, un es domāju, kas tad tas tagad būs? Man jau pietiek, ka no sievietēm es esmu pirmā, kur tad man vēl vajag no vīriešiem, man taču nevajag. Bet tad, kad es pamanu, jā, Ritvars priekšā, un es tā kā sanāk, tā kā paskrēju blakus, un arī pēc tam tā kā apdzīt, un tad tā sajūta jau nenoliekš, ir jau forši. Bet tad mēs, jā, laikam, mēs atkarībā no tā, cik kurš ilgi piestāja pie tā sava dzeršanas punkta, tad mēs tur kādu laiku pamainījāmies, jā. Es īstenībā nemaz nesapratu, kādā aplēsī, jo reāli bija tāda situācija, es zināju to, ka tad es nolēmu, ka 2 stundas es neskatīšos nemaz tajā tabulā, kas tur notiek. Jo reāli sapratu, tajā karstumā skrien savā, cik tu var tik skrienu, tur baigi, nečeko. Reāli, man tad jau kaut kādos 11. radās sapnis, ka es varētu iekļūt trīniekā, es mums 3. noturēties tajā Latvijas čempionāties. Es domāju, tas jau būtu kosmosa īstenībā reāli. Un to, ka es redzēju, ka tad es tā kā, man tajos pīctapos ilgāk gāja, protams, vai ne, pats sev apkalpoja visu laiku. Līdz ar to. Bet tad es laikam to Sigitu panācu, un es nesapratu, kurš no mums ir, kurš priekšā un kurš aizmugurē. Man nesatrauc, jo es zināju, kāda Sigita Montas, vai ne, ka viņai sportlutons un tāpat tās pieredze ļoti liela. Ultrās, es domāju, es jau no sākuma sapratu īstenībā pirms sacensībām, ka man viņai jāzaudē reāli. Es zināju, ka viņa ļoti spēcīga, vai ne, un es jau to reiķinājos, to ka Elvis un Sigita un tur vēl daži cilvēki, mans sapnis jau teica, ka galvenais bija tās 24 stundas izturēt, bet beigās sagāja tā, ka jā. Un, kad es sapratu, kad var cīnīties, man liekas, par to čempu titulu, tā kā Matīs man vienā brīdī teica, ka čemps, es domāju, kāds čemps vēl 2 stundas ir, un es nezināju īsti, cik Matīs, man ne Matīs, bet Elvis, cik atpaliek. Tad es, laikam, paskatījos, un es sapratu, ka, tagad it kā varētu noturēt, jā. Bet man tas mērķis bija, ja tie 200 km ir, tad būs baigi lāpi īstenībā. Bet, to, kad Sigita bija pēc tam, es paskatījos, ka ir priekšā, bet man tas galīgi nesatrauc. Mana kalda, jā, es tur ar tagad tev vienu aplīti tagad esmu priekšā, es domāju, tas jau tāds labs handikaps, viens aplīts, cik tad tur vēl palikušies, kaut kāds 40 minūtes, un viens aplīts gana droši. Bet pašai jau sāk, tā kā negribēties vairs skriet, un tu sev tā saki, es 23 stundas skrēju, vai tā beidzot nevar pastaigāt. Un tad sanāk, ka es tagad izskrienu cauri tai arkai, un redzu, ka tas lietuvietis man priekšā, tas, kas pirmajā vietā, kurš tur mums laikam bija 5 kilometrus laikam beigās, viņš mums vairāk. Sanāk, viņam bija 22, man liekas. Jā, 5, 6 kilometri kaut ko priekšā. Jā, un es tagad ieraugu, ka tas līderis arī pastaigājās. Un es domāju, reik, pirmā vieta tad jau es arī varu pastaigāties. Un es tagad viņam pieskrienu klāt, viņš arī saprot, kas es esmu. Un mēs tagad pārmiņam vārdus kādus, un viņš saka, man negribas vairāk skriet, un es viņam saku, man arī. Un viņš saka, vai noejam tās atlikušās 32 minūtes tā kā kopā. Viņš man jau pasniedz ceriņu zāru, bija noplūcis tur pie tās mājas, kur to ūdeni lēja. Viņš tagad iedod to ceriņu zāru, visi mēs esam sarunājuši, mēs tagad kopā iesim. Es paeju garām savam dzeršanas punktam, šie tur šokā, sauc tur man pienāk klāt, es vispār viņus ignorēju, izjām no stadiona. Un jā, tad Ritvars atkal tuvojās, un Ritvars tuvojas tā diezgan apņēmīgi, ka es saprotu, ka tas mans handikapa aplis ātri vien izšķibēs, es tagad ar to lietuvietu staigāšos. Tā es tam lietuvietim saku, ņem savu ceriņu zaru atpakaļ, man tomēr ir jāskrien. Un tā es laidos prom Ritvar no tevīm, lai tomēr palikt tajā pirmajā vietā kopvērtējumā. Nē, es to pēdējā pusstundā sapratu, ka man jau viss bija noriebies, un es sapratu, ka tā pusstunda man vēlkās vesels 24 stundas. Līdz tam man bija izēja visu un forši un patīkam skriet un ķēra kaifi visu laiku, vai ne? Jā, bet, viens tas kaut kādā no rīta puses, viens tas toaletes apmeklējums, laikam, tad tā kā iesēdās tās kājas, tas vien brīdi sāk iet un pasoļot, Bet, pēc tam atkal paskriet. Daži pārmet, kad es jau esmu baigais zvērs, bet, domāju, kāds tur zvērs.
Okay. Tas stāsts beidzās tad, kad notika finišs, un tad vēl tur piemērīja tos metriņus klāt, un tas gandarījums droši vien, kad ir tāds milzīgs, ka ultramaratona vēsture tiek rakstīta rojā, un jūs esat pirmie, kas tur ir ierakstīti, un nākošais gadu tad droši vien, kad abi arī būsiet, jā? Uz startu. Nu, kā jau te, jā, es jau publiski esmu teikusi, ka ir tāda modas lieta aizgājusi, ka tie čempionu tituli ir jāizstāv, vienalga kādā tu formā vai neformā esi, bet ir jāiznāk uz startu un tas tituls jāizstāv. Nu, droši vien, ka tā arī būs jādara. Jā, bet par to finišu atkāpēju, man sanāca tie metriņi, kas pie tā apļa klāt, man viņi gandrīz sanāca tādā nesmukā vietā pie toaletēm, un tad es biju spiesta vēl paskriet ātrāk, jo es teicu, nu nevar taču likt tagad to akmeni un ar to Latvijas karogu finišēt pie toaletēm, un tāpēc, kad iziet ārā no stadiona, tur bija tās, jā, pie kultūras centra tās toaletes, un es saku meitēm, man Matīs tik skaita, cik vēl tās sekundes palikušas līdz tām 24 stundām, un es saprotu, ka, nu, sanāks pie toaletēm. Es saku, nu, nē, nu, nevar jāskrien ātrāk, lai paskriet garām un būtu vismaz smukākā vietā tas finišs. Bet, nu, tad bija laime bija liela, jā. Nu, man sanāca jau aiz muguras paskriet tas pats posms vai ne, un bet man tas galvenais uzdevums bija sadzirdēt, ka tas finišs beidzot būs. Es kā skatos pulkstenī, bet, nu, tas jau neko neizsaka, vai ne? Es biju uzlicis parastu pulksteni, jo vienkārši man likās, ka mans pulkstenis izbeigsies un kaut kur 2 stundas ātrāk, man liekas, 2,5 palika, un tad es it kā meklēju vienā brīdī lādētājs, gribēju uz powerbanku uzlādēt vispār pulksteni, bet tad man Daugavpils viens teica, tu skrien, tev vēl tur jānoskrien, cik tur tie kilometri, saku, pagaid, man jāatrod pulksteni, to gan es atceros, bet es meklēju pa telpu, bet es sapratu, ka man sukots ir pacenties arī kaut kur nolikt tā, lai izdevīgā vietā, un neizdevās atrast, domāju, galvenais, lai es saprastu, cik vēl līdz finišam palicis laiks. Bet tagad tas finišs notiek, un tas mirklis, nu, kāds ir tās sajūtas, kad vairāk var neskriet, bet, nu, tomēr no tā punkta atkal jānonāk līdz tam stadionam. Nē, nu, tas finišs... No tā akmens. Nē, tas man nesadomā, man jau bija tas moments, to, kad ir finišs, un tu jau saproti, ka tu esi tāds Latvijas čemps starp vīriešiem, protams, un, nu, es īstenībā vairs tam neticēju, ka kādreiz dzīvē tas notiks, un es domāju, man tas 100. trīniekā 3. vieta ir bronza, un es domāju, nu, tā kā Latvijas čempionātos man ir bieži bijuši soļošanā tur 20 km entos gadus apakaļ pa 4. tad es domāju, man tas lāsts 4. vieta ir uzlikts vienkārši. Tad tur tās. Bet nu šī tas ir baigaiksmīgais gads, jo man arī izdevās Eiropas čempionātā vecmeistariem 5 km soļošanā izcīnīt sudraba medaļu, tāpēc jau man liekas, ka šajā pusgadā es esmu sasniedzis visu, ko varēju pēdējos 10 gados sasniegt. Bet tas jau summējās ieguldītais darbs nesaulis. Nu jā, citreiz jāsaprot to, ka tu daudz ieguldi un arī tev tās traumas ir tās, kas arī bijuši, un pēc tam tas tev baigi atmet atpakaļ. Tu ieguldi, un trauma ir, un tad tev tas mērķis, tās sacensības visas aiziet zudumā. Kur tās medaļas tagad jums abiem stāv? Man tepat kabatā. Tiešām? O! Jā, nu kāds vēl nav redzējis, jā? Tad droši var atnākt apskatīties. Viņa šampānietī vai kaut kur ir iemērkt iekšā? Nav? Nav gan, nē. Nav. Nu, re. Bet es to medaļu ļoti gribēju. Es ļoti gribēju to medaļu. Nu, tas ir forši. Jā, tā kā tās medaļas ir, nu, te mums tās iekšējais, kur ir tās medaļas ir saņēmuši arī citos skrējienos, jā. Nu, viņas ir labas, ok, bet nu, viņas ir tās mazu ķūningu, vai ne? Jā, tās ir ķūningu. Tu visu laiku atcerēsies, no kurienes tev tā medaļa. Jā, jo... Labi, man nav, man liekas, ka es nezinu, vai es esmu, man ir Latvijas čempionāta medaļas. Man liekas, ka nē, es nezinu. Man nav tā, ka Ritor, tev jau tur vairākas. Man šitā, man liekas, ka ir pirmā Latvijas čempionāta. Man liekas, es jau skrienu vairākas gadus nekā tu, vai ne? Tu jau vēl jauna. Es tikai nobriecu skrietas uz ultras, tev jau ar visu to, ka tu esi jauna un jau skrien sen ultras. Tā kā man jau īstenībā vēl tās otras īstās priekšā ir laikam, vai ne? Jā, nu skaidrs. Tātad čempioni savas medaļas ir parādījuši, viņiem respat ir līdzi, pat nepiekodināja, lai paņemtu, neaprunājuši šo te momentu, baigiem malači. Es tad droši vien, kad arī citiem varat rādīt, un viņas tiešām ir speciāli ņēmu un iegravēju vēl pie graviera, ka tas ir Latvijas čempionāta 24 skrējiens rojā ar datu, jo tās visas medaļas ir pilnīgi vienāds visiem, vai tur tālēcējiem, vai locgrūdējiem, vai
skrējējiem Latvijas Vieglietu savienībā, tā kā nesajauksiet, ja jūs to šogad būsiet kaut kur pa čempioniem, tad viņš tās nesajauksiet pa citām vismaz. Es nesajaukšu, es baigi kaut kur citur nekā tālēkšanā nevarētu dabūt, es domāju, ka medaļu. Tāpēc es viņu nesajaukšu noteikti ne ar ko citu. Vajag paskatīties, jo tās disciplīnas ir tādas, kur viņi organizē tos un piedalās kaut kādi pāris dalībnieki tikai, un varbūt vajag mēģināt kaut kur vēl kā citu. Ok, labi. Paldies jums abiem diviem pagaidām. Varat palikt tepat, bet mums ir arī tie atbalstītāji, bez kuriem tas čempionāts nebūtu noticis. Ne tikai čempionāts, bet arī tas festivāls, jo pagājušajā gadā bija tāds ģenerāli mēģinājis Rojas pusmaratona festivāls, un šogad ir Roja jau jaudīgāk ar ultramaratona festivālu un arī ar 24 stundām, 12 un 6 stundu skrējieniem, kas bija ultramaratona ietvarā. Un pavisam drīz būs arī pusmaratona festivāls, bet tie atbalstītāji abiem diviem pasākumiem pārsvarā ir vieni un tie paši. Un paldies viņiem, ir cevišķi Rojas mazie uzņēmēji, kas ir ar tām, kā viņi paši saka, es jau neko. Ko tad es? Nē, jūs katrs to mazo devu, ko jūs dodat iekšā sportistiem, ko jūs organizatoriem atbalstat un palīdzat, tas ir milzīgs atbalsts, un bez jums nekas nenotiktu. Un prieks, ka sportisti to arī spēja novērtēt, un viņi ir atbraukuši šeit, katrs kaut ko ir atlicis šodien, un tāpat arī jūs atbalstītāji, katrs kaut ko atliekat no savas ikdienas, no sava tā dienas ritma un palīdzat būt kopā, sanākt mums visiem, uztaisīt kādu pasākumu, kurš pēc tam ilgi paliek atmiņā cilvēkiem, un viņi par to priecājas uz stāstu. Un arī plusā tas ir, ka Roja tiek popularizēta, jo Roja, nevienam nav šaubu, ka tā ir Latvijas galvaspilsēta vasaras, un Rojā notiek kultūras pasākumu un izklaides visu caur gadu, jo Rojā ir ļoti laba kultūras dzīves organizatori, tāpat arī Rojā ir slavena grupa Roja, arī Jānis šeit ir. Tā dziesma skanēja vienā brīdī. Man vēl atbalstītāji teica, tagad spēlē grupa Roja. Dīdžejs bija uzlicis to dziesmu, jā. Mēs speciāli tur centāmies tā, lai tur 24 stundu laikā, kurš tur trāpīja uz kādu dziesmu, kāds kaut kur sāk staigāt, kāds kaut ko vispār nedzirdēja, kas notiek, kāpēc man dziesma neskanēja. Dīdžejam arī tur bija grūti, tur iesūtīja viss, bet viņš tur centās katram tam skrējējiem, tur atskaņot tās dziesmas. Vai tur viņš gulēja, vai viņš bija autopilotā kāds, jā. Kas tur naktī notika pie tās dīdžeja pults? Tur bija baigi interesanti. Tas ir atsevišķi tās. Bišķi uzgaidām par to visu. Nē, tas jautājums ir labs un tas ir ļoti aktuāls. Mikrofons var paņemt uz abiem. Tā kā, par tiem atbalstītājiem tur būs vēl interesanti. Ok, varbūt ķeramies klāt un sākam apbalvot viņus lēnā garā, jā, lai jūs arī redzētu, kur ir tie. Paldies viņiem, kad jūs kļuvāt par čempioniem, un čempioni saka paldies, kad viņi bija un ka mēs visi bijām kopā. Ja? Ok, tūlīt skatīsimies, kas mums ir pa papīrīšiem. Tev būs jāpasniedz viņiem medaļas. Labi. Tagad ir. Jā, paldies, Paldies Ārtim par iespēju skriet. Viņš jau bija tas, kas man arī praktiski arī mulsināja visu laiku. Teica, tev jāskrien obligāti un tā. Un tad es beigās arī saņēmos. Bet es neesmu nekāds aktīvs tāds skrējējs, tāds lielu tādu, garu gabalu, bet, ikdienā jau es uzskrienu arī. Tā jau gluži ka neskrienu vispār. Un tad jau es arī saņēmos uz to 6 stundu skrējienu. Un, nebija viegli, teikšu tā. Bet es biju sev uzstādījis mērķi, noskriet tos 42 kilometrus. Un man izdevās. Bet tas bija arī tieši tajās 6 stundās tieši iekļauties. Bet kāds mums bija
ļoti Nu, liels. jā, es domāju, ka būs vieglāk, bet nebija tik viegli. Bet, kad tu stadionā ieslēdzi tos ūdens laisītājus, tad tiem skrējējiem bija kā? Tā bija lielākā laime, bet tad tu saprati, ka viņi ir uz stundiņu, ja? Un tad paspēji, kad tu zini, ka tūlīt beigsies, tā vēl jāpaspēj pieskriet klāt un saslapināt. Jā, tas arī bija forši. Paldies tev. Nu, jā, tur mēs varbūt tās nākamreiz viņus ilgāk palaidīsim. Vienkārši mums tā īsti nebija sarunāts par tiem laistekļiem, bet, es sapratu, ka viņi ļoti bija vajadzīgi. Jā, bet tu nesaki, ka nākamreiz palaidīs, jo, ja nākamreiz lietas līs, tad viņi nebūs vajadzīgi. Es varu arī lietas vajag, bet, labi, es saprotu, ka tu nebūs vajadzīgi. Jā, es tikai iesaku arī citiem pamēģināt. Bet tu esi atbildīgais par to, ka katru otrdienu Rojā notiek rojas apļi. Nu jā, tas arī tāds jau, man liekas, jau tā kā tā tradīcija kļūst, ka katru gadu no maija līdz septembra beigām mēs otrdienās jebkuru aicinām piedalīties tā kā rojas apļu skrējienā, kur noteikti pusstundu mēs aktīvi darbojamies un tiek uzskaitīti arī apļi. Tas ir tā, lai katram būtu arī interesi, cik viņš ir noskrējis, un tas ir tā forši. Jā, tur arī, to mēs vienkārši aicinām arī, jebkur piedalīties. Un pateicoties tam rojas pagājušā gada pusmaratonam, šī gada skrējieniem, ir vairāk, kas nāk uz rojas apļiem, vai apmēram tāpat ir? Nav pieaugums vai ir pieaugums? Es nemāku teikt, vai tas ir rojas pusmaratona. Tā, varbūt arī dēļ tā, jā, bet šogad tiešām ir vairāk, jā, tie dalībnieki. Ir vairāk, jā? Jā, daudz arī jaunieši, starp citu, to laikam arī saprot, ka tomēr ir jākustās, jā, ka tas ir, ka to vajag darīt. Tad esam uz pareizā ceļa, tad turpināsim, jā? Tieši tā. Labi, Armand. Labi, paldies. Jā. Skrienot jau, mēs tur visu laiku dzirdam, kas tur notiek, un tā, es saprotu, ka kaut kas tiek risināts par to stūrīti. Un tad, jā, tajā kastē, laikam, bija tā vāja atrad to kasti, saslēdz tos pareizos slēdžus, un tad tā gaisma tapa arī tajā tumšākā stūrītī. Bet tad man bija liels pārdzīvojums, kas no rīta ir sen jau gaišs, un neviens neiet pie tās kastes un neatslēdz. Es domāju, taču ir jātaupa tā elektrība, kāpēc viņi neslēdz ārā to gaisu? Tā es arī nepamanīju, kurā brīdī tika izslēgt, bet jau varēja jau krietni ātrāk, bet domāju, ka bija citas problēmas, ko risināt, tāpēc tā gaisma tik ilgāka nekā vajadzētu. Droši vien, ka tur tā gaismai kaut kāds sensors un uz laiku bija ielikts, ja? Jā, un nevis uz laika apstākļiem uz gaišumu, bet uz stundām. Un līdz ar to viņi gaišāks paliek un tā. Tātad, lai šodien mēs varētu šeit runāt un labi justies un būt laba mūzika, paldies Jānim, grupa Roja, par atskaņošanu, par mūziku, par atsaucību. Es varu viņam pateikt, jā, ka es skrienu un dzirdu. Tagad ir iestājies naktsmiers un tiek samazināts mūzikas skaļums un pagriez smuki klusāk. Un es tieši domāju, žēl, ka tā klusāk. Nē, ar mūziku bija tā, ka DJs bija pat ļoti nobrīdināts, ka nevar skaļi spēlēt, jo ir iestājies tā kā tas klusēšanas periods, bet mūsu lustīgā telts pie tādas klusas mūzikas, nekā jau neiet ar makaronu dalīšanu. Un tad mēs saspriedām, ka jāgriež skaļāk. Un tad DJs grieza klusāk, mēs griezām skaļāk, un tad pēc tam mums draudēja, ka atnāks policija. Bet es zinu saistošos noteikumus, un, lai varētu uzrakstīt protokolu, visus tos decibelus dala 24. Un tātad izdalot to skaļumā 24, tur mums nekāds sots nesanāks. Tā kā viss bija kārtībā, mūzika bija, skrējēji bija, un jums paldies par startiem. Jā, tā kā organizētājiem bija spēcīga mugura ar kalkulatoru un visiem likumu došanām un likumu pareizu tulkošanu, kā ir nepieciešams priekš sportistiem un priekš atbalstītājiem, tad arī mēs tur, tas DJs tika pakļauts citu varā, nevis savā varā, kā bija izdomājis, bet tas bija arī patīkami, ka... Tas bija ļoti patīkami, pēkšņi naktī to izdzirdēt, ka
pēkšņi skan. Es domāju, ka tie, kas gulēja apkārt mājās, tie bija gultās sēdus, kaut vai uz minūtīti, jā, un saprat, ka pasākums turpinās. Jā, nu tur ap kādiem 9 vakarā viens rojinieks bija atbraucis uz Roja stadionu ritenīti, un tad viņš sameklēja mani un ilgi stāstīja, ka tās tumbas vajag pagriezt ne uz to pusi, uz otru, lai tu neskanētu aiz skolas. Kaut kā daudz dzīvokļu mājas ir, kur nevarot logu atvērt oļā un karsts ir esot, un tad jāverot oļā un nevarot aizmigt, un tās visas lietas tur stāstīja. Un es teicu, nu ok, nu pēc 11 būs klusāk. Es viņu tur apsolīju. Pēc 11 būs droši, būs klusāk, neuztraucies. Viss. Bet es viņu vēl satiku pēc tam vēl arī Dzelteno pasnieku koncertā Rojas estrādē. Un, jā, tad es viņam to teicu, ka tas bija pēc tā pasākuma, jau finiša bija, jau visu apbalvošanu notiks, tas aizgāju uz to pasākumu, kas bija koncerts. Un viņš teica, paldies, jā, pēc 11 viss bija klusāk. Tā kā viņš bija jau stipri iemīdzis jau, un jau to skaļo mūziku nemaz nedzirdēja. Jā, un vēl par mūsējo laistīšanas pasākumu. Labi, kad ziņās rādīja Rīgas maratonā, un tur bija kaut kāds laistīšanas iekārtas. Un mēs sēdējām pie manī mājās, tā terasītē, es saku, apaklau, nu tāds karsts tas vakars ir, bet es redzēju, ka Rīgas maratonā tur kaut ko laistīja. Un tad kaimiņien aizdeva vienu gabalu no šļūtenes, tad, lai iznāk mums tā līdz ielai, ko aizvilkt, un tad jūs dienas laistīja. Izdabājā visām iegribām, citam vajadzēja tikai galvu, citam vajadzēja tikai kājas, citam, viss caur, tā ka mēs jau piešāvāmies katram tam stilam. Es biju tā, kas to galvu prasīju. Labi. Es biju tas, kas vispār negribēju būt. Jā, mums bija tā 3-3, viss tā arī izvairījās ļoti, bet, labi ir, viss sveiki, dzīvi, veseli, lai jums turpmāk arī veiksmīgs starp. Paldies! Paldies tev, vēlreiz paldies! Tā, vai ir kāds cels starp mūsu atbalstītāji? Nav laikam. Ja tā pārējie visi tie diplomu medaļas būs jāpievērt klāt, nekas. Līdz nākošā gada 24 stundu skrējienam ir pāris 11 mēneši, tā kā droši tad varēsim. Bet tagad visi klātesošie Jā, Green Valley. Jā. Man ir tāda dāvanu kārta, jā, man ir dāvanu kārta, ka es drīz braukšu ciemos. Vecāki sveiki, jā? Jā. Green Valley ir tāds burvīgs mājas, kur viņiem ir tās mājas pacēlušās virs zemes uz tādiem pāļiem smukiem, un tur ir baļļa un kokos, un tās koku smaržu var sajust priecas, var zariņus paņemt un pagraust, tur skujas, viss ir. Starp citu, es aizgāju jau nočakot nākamajā dienā, jo man draudzene ir māja netālu no Green Valley, un tad, es personīgi ne, bet mana draudzene savukārt vinēja loterijā nakšņošanu pie jums. Jā, un tad viņi saka, jāaiziet apstās, cik viņi tālu ir, pat ap stūri, tad aizgājām, apstājāmies, smuka vieta. Skaistā, klusā, Rojas upes krastā, tā kā līdz jūrai tur ir, kilometrs ar kaut ko, jā. Tā kā tur ļoti laba vieta. Laikam tie visi atbalstītāji šobrīd, kas ir atnākuši, tie ir jau saņemši. Tā kā droši varam ātri vēl pie tiem galdiņiem, un pēc tam būs iespēja visi, kas mēs šeit esam, uzrakstīsim savu vārdu, telefonu numuru, iemetīsim vienā kastītē un piedalīsimies loterijā, jo to atbalstītāju tās dāvanas ir tik daudz, ka viss netika pasniegtas čempionāta laikā. Tā kā mums ir vēl tagad iespēja papildus vēl tik pie vērtīgām dāvanām. Vai tur būs dalība Rojas pusmaratonā? Nē, nebūs. Ai, žēl! Jo man nav dalības Rojas pusmaratonā.
Ne. bet ļoti gribās, jā? Nu, jā. Pusmaratonā. Nu, jā. Tik īsā distancē. Man tur būs draudzenēm jāpalīdz noskriet tās, kas man tur bļaustījās, tās jāliek pie skriešanas, un tad man viņām jāpalīdz, ir jāpanes ūdens līdzi un jāpalīdz noskriet. Tu būsi viņām atbalsts, jā? Viņas skries, jā? Un viņām stāstīs, kā jāskrien, kas jādara, kā jāelpo ir, jā? Rokas, kājas jākustina, un kad jāpadzerās. Labi, nu to mēs to varam izdomāt. Jā, labi. Jā, tagad droši vajag pakustēties pie galdiņiem, sagatavošu loteriju, lai varētu katrs, kas šeit ir, var piedalīties loterijā.